Latviešu tautas sabiedrība. Latviešu tauta progresē. Kur palicis senais mīts, ka latvietis ir bāliņš savā 20-gadīgajā žigulī ar caurām pastalām kājās un kapejkām kabatās, kuram vakariņās ir batons ar kefīru. Veselīgi, bet tagad citi laiki, visi izlepuši baigi, un žiguls vairs nav mašīna, un valdības vīri arī ir palikuši prasīgi. Volgas vietā jau BMW ir klāt. Aha, latviešu bāliņš pat par tādu jau spēj samaksāt. Tā tas notiek Latvijā. Pat manā pagalmā, kurš savulaik bija tukšs, tagad stāv valdī BMW, pat Mercedes Benz it kā esot lēti. Bet pirms gadiem piens un sviests bija lēts, bet ne jau BMW, upē. Benzīna cenas tikai kāp, bet mūsu makus tam arī neapstādināt. Mašīnām no Vācijas redz rūsas par daudz, ejam uz salonu un pērkam jaunu un braucam prom. No žiguļiem uz golfiem, no golfiem uz Audi. Hei! Latviešu tautas sabiedrē. No žiguļiem uz golfiem, no golfiem uz BMW. Hei! Latviešu tauta progresē. No žiguļiem uz golfiem, no golfiem uz Audi. Hei! Latviešu tauta sabiedrē. No žiguļiem uz golfiem, no golfiem uz BMW. Hei! Latviešu tauta progresē. Skatāmies atpakaļ uz mūsu senčiem, vai atceraties, kā viņi braukāja ar žiguļiem? Ai, kur tad tie laiki tā aizgāja? Tagad jau viņi turās pie bieziem mēršiem. Rašas tēvēns iekrampējies stūrē pabrauc garām, bet cits atkal iesēdies tā, ka viņam galvas spīd ārā. Un arī Valmierā visi apkārt tā braukā. Jā, dienas ies priekš un arī gadi ies priekš, gan jaunās, gan vecās paudzes ietiem līdz un tiek strīds un baidās ieslikt savās domās. Tomēr kaut kur dziļumā viņi grib nākt ar mums, tas nav pārpratums, jo daudziem gribas redzēt tādas mašīnas savās garažās, nomainīt savu veco žiguli pret Audi un tad vienkārši braukt un baudīt. No žiguļiem uz golfiem, no golfiem uz Audi. Hei! Latviešu tautas sabiedrē. No žiguļiem uz golfiem, no golfiem